Šalts jūra. Gadsimtiņiem tā saista drosmās un kvēlās krīvtautas dēlu sirdis. No vienkāršā Kazaka Ģežņova līdz admirālim Nahimovam, no Poķomkina un Auroras varoņiem līdz slavenajiem padomju dzimtenes aizstāvjiem vienmēr skanējusi mūsu jūrnieku slava. Nahimovieši. Daudziem no viņiem sīvajā cīņā pret fašismu ir krituši tēvi. Skola tagad ir viņu mājas. Salds ir rīta stundu miegs, bet neko darīt. Jūras dienests. Skolas karogs. Pie tā, tāpat kā uz kaujas kuģa, dienu un nakti stāv godasarce. Смирно! Товарищ преподаватель, 50 класс, занятие по географии готов. Вольно сесть. Вольно сесть. Товарищи воспитанники, тема сегодняшнего урока – моря Советского Союза, СССР, великая морская держава. Mācīties, mācīties un mācīties. Šīs lielā Ļeņina padoms ieņem galveno vietu Nahimoviešu dzīvē. What types of ships does our Navy comprise? Aye, our Navy comprises the following ships: battleships, monitors, and submarines. Thank you, sir. Aye. Are all the ships called pupils with life? Aye, aye. All but cruise and training ships. Thank you, sit down. Aizrit gadi saistošās, uzcītīgās mācībās, kas atver jaunu, brīnišķu zināšanu pasauli. Astronomija un mūsu dzimtenes vēsture, Mendeļejeva elementu tabele un Ļeņina, Stāļina ģeniālie darbi, viss tas ir jāzina Nahimovietim, lai kļūtu par plaši izglītotu, dziļi kulturālu padomju jūras karaflotes virsnieku. Uz pastaigu pilsētā. Brīniša ir Rīga saulainā dienā. Nahimovieši bieži apmeklē muzejus, teātrus, koncertus. Pienācis nometnes laiks. Viss šī kalpo vienam mērķim – norūdīt zēnu veselību, ieaudzināt viņos jūras karaflotes paradumus un uz visiem laikiem sadraudzēt ar jūru. Erneta Bekeņeva dzimtā puse ir Kazahstānas plašās stepes, bet viņš vēlās kļūt par jūras virsnieku. Rīgas stadionos piedzīvots nemazums līksmu uzvaras brīžu.
pienācis pasts, gaidītās vēstules. Tās rakstītas daudzās mūsu lielās dzimtenes brālīgo tautu valodās. Šeit žurnāla Nahimovietis redakcija notur savu sēdi. Jaunais dzejnieks Vasilijs Pankovs atnesis savu pirmo dzejoli, kas saucās Mana atbilde kara kurinātājiem. Audzekņiem Orļenko, Širinkinam un Dobrovoļskim šī diena ir sevišķi priecīga. Viņi saņēmuši Ļeņina komjaunatnes biļetes. Komjaunatnē. Šodien šeit pulcējušies tās labākie pārstāvji, lai palīdzētu virsniekiem audzinātājiem sekmīgi izvest grūto jūras braucienu. Stūrmaņu grupa vēlreiz pārskata kursu. Kurs Nordvest. Baltijas jūra. Skarbi saņem jaunos jūrniekus. Vēl klases klusumā viņi sapņoja par šo braucienu. Un lūk, tāda ir īsta jūra. Šis brauciens ir laba jūras skola, kurā Nahimovieši savu zināšanas pielieto praksē. Balašovs ir labākais skolas signālists. Lūk viņi, kas izvēlējušies vīrišķības ceļu, ko gājuši jau viņu tēvi. Igors Safonovs, aizpolārās joslas varonīgā lidotāja dēls. Karmanis Okuņevs, drosmīgā Sevastopoles aizstāvja dēls. Boris Loginovs, drošsirdīgā Baltijas zemūdenes braucēja dēls. Viņi turpina slaveno padomju jūras karaflotes virsnieku dinastiju. Pienākusi pilngadība un diena, kad viņi svinīgi zvēr uzticību karogām, dzimtenei un lielajam Staļinam. Rīgas Nahimova skolas audzekņu pirmais izlaidums. Visas skolas ierindas priekšā noris svinīgais ceremoniāls. Skolu beigušie audzēkņi nodod karogu jaunajai karognesēju grupai. Atsveicinoties no absolventiem, svinīgā maršā gar viņiem soļo visa skola. Vakarā izlaiduma balle. Koļam Ņemcevam šodien neparasts eksāmens.
Te viņi mācījās. Paies gadi un gadu desmiti. Kļuvuši par kuģu komandieriem un varbūt eskadru virspavēlniekiem, viņi ar atzinību un mīlestību atcerēsies savu jaunību, Rīgas Nahimova skolu. Pienākusi aizbraukšanas diena. Laimīgu ceļu! Bet tie ir jaunatnācēji. Viņi šodien pirmo reizi uzvilkuši jūrnieku formas tērpu. Viņu priekšā liela, skaista dzīve. Viņi mūsu jūrnieku jaunā maiņa.